Sāksim 5. lekciju kursā datortīklu 2 un atkārtosim, ko mēs esam līdz šim apskatījuši. Runājot par globāliem datortīkliem par internetu, pastāv daudzi inženiertehniski izaicinājumi. Patiesībā viena no sarežģītākām lietām, ko cilvēks savā pastāvēšanas vēsturē ir uzbūvējis, ir internets. Ja saskaita savienotās daļas, tad internets noteikti ir daudz sarežģītāks nekā vanšu tilts. Un tie inženiertehniskie izaicinājumi ir tādi, ka internets tāpat kā daudz sarežģītas iekārtas, un mēs paši esam sarežģītas iekārtas, mēs mūždien esam bišķiņ slimi. Tur augšējo elpceļu infekcijas, tur visādi citādas līgas. Tāpatās ir arī ar it kā nedzīvām, bet sarežģītām lietām. Viņas it kā iet, bet pastāv daudzas braucamas vainas. Un viena no tādām braucamām vainām ir tāda, ka tajā internetā ik pa laikam parādās kaut kas jauns un kaut kas esošs pazūd. Visbiežāk laikam ir tā, ka pārrok kādu kabeli vai pārrauj, vai arī kaut kur pārkarst kāds serveris un kaut kas pazūd, vai arī izceļās pat ugunsgrēks. Nav tā, ka viss internets apstājās, vienkārši internetam ir jāpielāgojās pie tās situācijas un stāvokļa, kas tagad ir noticis, lai tas strādātu. Viena no galvenajām izaicinājumiem tas, lai pēc kaut kāda trausējuma internets atkoptos kā boksā. Ja jums iedod pa pauri, tad ar to kaut kā nebūtu jāspēj tik galā. Un jāspēj tik galā pēc iespējas ātrāk. Tad, kad sāk sekundes skaidīt uz priekšu, lai tas notiktu pēc iespējas strauji. Otra lieta ir tāda sarežģīta, ir plūsmas plānošana. Mēs par to runājām jau iepriekšējā pusgadā, kad principā datu pārraide atšķirībā no analogā signāla pārraides ir daudz mazāk paredzama. Un zinātnieki tur bija praktiski pierādījuši, ka, ja skatās uz datu pārraides plūsmas izmaiņām laikā, tad viņa pēc saviem parametriem daudz vairāk atgādina fraktāli nekā kaut kādu citu signālu veidu. Kas ir fraktāli, jūs zinat? Fraktālis ir pašlīdzīga figūra. Jūs viņu varat skatīties ar vien lielākā palielinājumā, uz ar vien mazāku fraktāļa detaļu, un ieraudzīt, ka viņš tik un tā izskatās apmēram tāds pats, kā daudz lielākā mērogā. Un tik un tā, neskatoties tiem visiem izaicinājumiem, kaut kādu plūsmas plānošanu cenšas cīnīties, lielākoties tas ir slodzes izlīdzinājums. Un tā, ka mēs runājām iepriekšējā lekcijā, ja es pareizi atceros, bija tāds BGP protokols, atceraties? Galvenais bija jāatcerās, ka jums tādu esat mācījušies. Tas ir vesela protokola kopa, ar kuru sarunājas savā starpā tīkla maršrutētāji dažādiem internetu piegādātājiem. Mēs ilgi un dikti runājām par BGP, un pēdējais lekcijas slaids bija par to, ka vispār daudziem maršrutētājiem BGP nemaz nevajag, ja viņi nenodarbojās ar politiku. Un ar politiku nenodarbojās tie, kam nav lielas izvēles. Un tādās maršrutētājos, kur tā politikas tiek izmantotas, nelaime ir tāda, ka viņi var, kā Latvijas vēlētāji, mētāties no viena grāvja otrā ar savu izvēli. Un tāda mētāšanās var radīt tīklā svārstības, un svārstības ne tikai tiltos, bet arī tīklā ir pilnīgi liekas, jo parasti tas noved pie sabrukuma. Un tur tad ar politikas svārstībām cīnījās tāda advancēta protokola, kas tur šīs politika domstarpības risināja. Un risinājumi tad tika piedāvāti tādi, kad laboratorijās pastāv jauni standarti ieviesti, kā pārnest kļūdas tīklā ar standarta datu paketēm, tā kā jūs mēģināt apslūkot draugiem LV, kas jums ļoti vajadzīgs kursa darbam, tad, ja tīklā kaut kas slikts tajā brīdī noticis, tad ar šo datu paketi pie reizes viņai tiek piekabināti klāt iesākumā papildu dati, kad šī paketi ir aizceļojusi pa nestandarta ceļu, tāpēc, ka standarta ceļš nav bijis pieejams. Tad bija tāda interesanta teorija pārsūtīt paketes pa virzītiem necikliskiem grafiem, un virzīt neciklisks grafs, tas ir kā upes izteka jūrā vai okeānā. Ja upe tek pa mīkstiem iežiem ilgi un dikti, tipisks piemērs ir Amazone, tad viņi savāc savā ceļā ļoti daudz smiltis un dubļus un visu ko, un to ieskala okeānā, un tad tajā iztekā, svešvārdā sauc par deltu, izveidojās tāds liels vēdeklis ar daudzām sazarotām upītēm ar saliņām pa priekšu. Un mūsdienu tīkls arī zināmā mērā ir tāda upes delta, kur ir daudz paralēli savienojumi, kas atkal sajiet kopā,
un rēķina nevis vienkārši tuvāku attālumu, bet izrēķina arī, kādā veidā varētu no jebkura punkta A uz punktu B šīs paketes plūst. Un tad, ja tad kāda no tām straumes vietām aizdembējās, tad zina, ka jebkura cita vieta arī ir izmantojama. Un tad arī ir laboratorijās pastāv tāds protokols, kā maršrutētāji apmainās savā starpā ar datiem, kā viņi atrisina šīs maršrutēšanas politikas svārstības, viņi atcerās zināmu vēsturi, kādas ir bijušas tā maršrutēšanas politika, un tad savā starpā vienojās par labāko. Un šodienas lekcijas plāns mums ir arī tādas advancētas lietas, kas principā dzīvē pastāv, bet viņas nav pārāk izplatītas. Un galvenais, pa ko mēs skatīsimies, ir divas lietas par multiraidi, angļu valodas termins multicast, terminoloģijas vārnīcā tas tiek tulkots kā multiraide. Ja mēs gribam galīgi atteikties no latīnismiem, tad to varētu saukt par daudzraidi. Un arī par servisa kvalitāti. Un līdz šim tas, ko mēs skatījāmies lekcijās, ir tā saucamā uniraide, jeb vienraide, kā tad, kad datori internetā sarunājas, datu paketes tiek pārsūtītas no viena punkta A uz vienu punktu B. Un tad raidītājs vienmēr parasti ir viens, un viņš savukārt raida vienam uztvērējam. Tad divpusēji saruna notiek. Un internetā standartā tiek piegādāts labākais iespējamais piegādes servis, tas nozīmē angļu valodā best effort, un vienkārši to cenšas padarīt uzticamāku. Bet tad šodien mēs apstīsimies tādu multiraidi, kad viens piegādātājs raida daudziem, un servisa kvalitāti, kur cenšas nodrošināt servisu, kas ir labāks nekā best effort, tad labākais iespējamais. Un atkal tāpat kā citās tehnoloģijās ir tāds mīkstais stāvoklis, kas nozīmē, ka stāvoklis tiek saglabāts kaut kādu laiku, ja nav citu datu, kas norāda pa pretējo. Tātad, kas ir multiraide? Kā strādā radio un televīzija, jūs zinat? Tur, protams, ļoti svinīgas procedūras, kas ļoti dārgi maksā, bet princips ir tāds, ka ir viens raidītājs, kas raida pilnīgi visiem, kas to raidījumu spēj uztvert, kam nav slinkums. Un angļu valodas termins tas ir broadcast, ko latviski tulko kā apraidi. Tad raida pilnīgi visiem un uztver to signālu, kas to var. Interesanta lieta ir tāda, ka nevajag domāt, ka tā apraide notiek visā plašajā pasaules telpā. Apraide var notikt arī pa vienu konkrētu nesēju, piemēram, pa kabeli, tā saucamā kabeļa televīzija. Viņu raida nevis ēterā, plikā gaisā vai apģērbtā gaisā vai kādā, vai arī tikai pa konkrētu nesēju, pa to kabeli, kur tas kabelis ir ievilkts. Bet tik un tā tiek raidīts pilnīgi visiem, un tā ir uztvērēja izvēle, vai viņi to raidījumu uztver vai neuztver. Multiraide ir tāds interesants paņēmiens, kad raida nevis pilnīgi visiem, bet raida tikai tiem, kas ir izvēlējušies, ka viņiem raida. Multiraida taustāmo lietu pasaulē ir kaut kas līdzīgs kā avīzes un žurnāla abonēšana. Ir viens raidītājs, un tā avīze vai žurnāls tiek izplatīta tikai tiem klientiem, kas uz to avīzi vai žurnālu ir parakstījušies. Un datu pārraidē savukārt zīmīgs piemērs varētu būt interneta radio. Kurš no jums ir skatījies internetā kaut kādu tiešraidi, nevis ierakstu YouTube vai Vimeo vai kur, bet taisni tiešraidi? Tur interneta radio, tur viss lielākie radio, tur, SWH, Skonto. Bet tātad zīmīgs piemērs ir šādas tiešraides internetā, kur ir viens raidītājs un viņam ir vairāk abonenti. Un ja mēs skatāmies kādu video, nevis klausamies radio, un tad ir pilnīgi skaidrs, ka kaut kādu normālu kvalitāti zem 1 megabita sekundē laikam iegūt nevar. Un ja tas ir kaut kāds nopietnas koncerts kādā koncerta zālē, un viņai tur ir, piemēram, 100 000 klausītāji tajā brīdī, tad tas viens nabaga raidītājs nodarbojās ar to vienraidi, kā standartā sazinās datoru internetā, tad viņam vajag nodrošināt 100 000 savienojumus pa 1 megabitam sekundē, un tas ir, laikam, sanāk vairāk nekā 100 gigabitu sekundē. Ir skaidrs tas, ka gigabita ezernets šur tur jau ir ieviests un pastāv, bet 100 gigabitu ezernets, man liekas, ārpus laboratorijām vēl nav izgājis. Un tā ir galvenā problēma, ka ja mēs tādā klasiskā veidā ar vienraidi skatāmies kaut kādu tiešraidi,
tad ļoti daudzās vietās veidojās sastrēgumi. Jo, ja katrs tas sīkais špuksts grib izveidot savu savienojumu un klausīties, tā teikt, ar savu savienojumu neatkarīgi kaut kādu pārraidi, tad tajās vietās, kur tās straumes satiek kopā, tur, protams, ir milzīgi sastrēgumi. Un pats galvenais idiotisms jau ir tas, ka patiesībā viņi visi skatās vienu un to pašu, un tās ir pilnīgi liekas datu straumes, datu kopijas, kas tiek sūtītas uz katru šo tālāko ceļu. Un tāpēc jau pastāv tāds standarts, kas nodarbojas ar tā saucamo multiraidi, ka maršrutētāji var savā starpā vienoties, ka viņi sūta tikai vienu datu kopiju, tur, kur tas ir nepieciešams. Un tad visiem šiem maršrutētājiem, kas ir iesaistīti ceļā, līdz tam katram gala lietotājam, vienkārši jāzina, kurā vietā tās straumes sadalās. Un ja izveido šādu koku no tās tiešraides datu straumes, tad šo vienu datu straumi var vienkārši sazarot vajadzīgās vietās, uztaisīt dažas kopijas, tik daudz zaros, cik daudz zaru ir vajadzīgi. Un šāds standarts jau pastāv, un par to mēs vēlāk runāsim. Principā tas jau strādā, tikai viņš nav plaši izplatīts dēļ dažādiem politiskiem un tehniskiem apsvērumiem. Tad mēs apstīsim, kā šāda multiraide strādā. Tātad multiraidē pats galvenais, kas ir vajadzīgs, ir jāsaskaita tos abonentus, kas grib šo pārraidi skatīties. Taisn tā ir atšķirība starp apraidi, jeb broadcast, un multiraidi, jeb multicast, ka raida nevis visai pasaulē, un ja visi raidīs visai pasaulē internetā, tad pilnīgi skaidrs, ka internets apstāsies. Bet saskaitīt tos abonentus, lai zinātu, cik daudz, kurās vietās tās datu straumes kopijas jāveido. Un tad tas sastāv no divām daļām, kā pirmkārt tie abonenti, klienti kaut kur tīklā kaut kam piesakās. Viņi saka, es gribu abonēt šo datu straumi. Un tad tas raidītājs šajā tīklā pumpē iekšā savu datu straumi, un kas tīklā tiek sadalīta tādā veidā, ka katrs no tiem abonentiem to savu straumes kopiju dabūn. Un šajā standartā tātad ir divas lietas jāapraksta. Pirmkārt, kādā veidā abonenti piesakās uz to datu straumi, un pēc tam, kādā veidā sadalīt šo datu straumi visiem pierakstījušamies abonentiem. Un vēl viena svarīga lieta ir tā, ka standartam ir jānodrošina tas, lai sūtītājs tiešā veidā nemaz nezinātu savus saņēmējus, uztvērējus, jo pirmkārt tas palielina zināmā mērā drošību, bet otrkārt tas samazina menedžmenta izmaksas. Raidītājs vienkārši raida, un tā tīkla infrastruktūra nodarbojas ar šī raidījuma sadalīšanu daļās un novadīšanu līdz konkrētam klientam. Viņam nav nekādas menedžmenta izmaksas, kā tas ir vienraides gadījumā, kad pats raidītājs uzskaita visus centos tūkstošus savienojumu uz katru gala klientu. Pirmā izaicinājuma daļa ir izveidot šo koku, kādā veidā viens raidītājs var pārraidīt visiem saviem abonentiem. Un tad izaicinājums parādās tur, ka vairākās vietās tiem tīkla mākonī atrodošamies maršrutētājiem ir jāzina, kurā vietā šī datu plūsma ir jāsadala daļās, jāuztaisa šīs datu straumes kopijas. Un interesanta lieta ir tāda, ka ja mēs atceramies to OSI, Open Systems Interconnection standartu, pa vairākiem slāņiem. Viszemākais slānis ir fiziskais slānis, kur iet runa par signāliem un to fizisko realizāciju, kā tie signāli tiek raidīti šurpu turpu. Un augstāko slāni, kur lietojuma programmas it kā uzskata, ka savā starpā sarunājas pa tiešo, piemēram, tīmekļa pārlūku programma, tīmekļa serveri. Šādu multiraidi var realizēt dažādos slāņos. Piemēram, saišu slānī, Ethernet tīklā var realizēt multiraidi. Apraidi realizē ļoti vienkārši, raida uz Ethernet MAC adresi, kuras heksadecimālais kods ir visi FFF burti, bet tāpatās Ethernet standartā ir realizēts multiraida, ka var izveidot īpašu grupas adresi, uz kuru tad viens raida un pārējie tajā attiecīgā tīkla segmentā klausās.
Tam galvenais ierobežums tāds, ka tas strādā tikai vienā Ethernet tīkla segmentā. Otrs, bišķiņa augstākā slānī, to var veidot tīkla slānī ar internetu protokolu palīdzību. Tas ir viselastīgākais, visjaudīgākais, bet tas ir mazāk izplatīts tāpēc, ka ne visi vienojās par konkrētu veidu, kā to darīt. Un, protams, var veidot lietojumu slānī, kad patiesībā lietotni domā, ka viņi nodarbojas ar apraidi, bet patiesībā zemākos slāņos tur tik un tā tās datu kopijas tiek taisītas kaut kādā prastākā veidā. Un, ja skatās uz priekšrocībām un trūkumiem, tad Ethernet tīklā ir staiši slānī. To var absolūti vienkārši realizēt, un tas arī ir realizēts. Visos Ethernet tīklos var nodarboties gan ar apraidi, gan ar multiraidi. Internetu protokolam ir laba īpašība tāda, ka tas strādā globālā mērogā, bet salīdzinoši grūti realizēt, un līdz ar to pagaidām mūsdienās multiraidi strādā tikai atsevišķos interneta daļās, gabalos. Un lietojuma slānis ir neefektīvs, jo viņš patiesībā tik un tā nodarbojās ar ento datu kopiju veidošanu, bet tā augstākā slāņa šķiet, ka tas ir taisīts kā multiraidi, un tāpēc to ir vienkārši realizēt. Mēs to neapskatām. Ja skatāmies konkrēti uz multiraidi, uz to, kā interneta radio un interneta televīzijas pārraida datu straumi tīklā, tad galvenie izaicinājumi un realizācijas grūtības ir tādas, kā realizēt šīs datu straumes apvienošanu, kā izveidot tādu datu straumes koku, kā realizēt konkrētu sūtīšanu, un kādus stāvokļus saglabāt, un ar stāvokļiem iet runa tā kā galīgo stāvokļu automātos, jebkuras zināšanas, jebkura informācija ir konkrēts stāvoklis. Un saišu slāņu multiraide ir tā, kas strādā Ethernet tīklā, un tā praktiski visos tīklos, visās pietiekami gudrās iekārtās realizēta, un notiek salīdzinoši vienkārši. Tad apraides adrese, to es jau teicu, tā ir ļoti vienkārši MAC adresei iešuju kodu visi F burti, tad tie 48 biti, cik tie F pārīši sanāca, kaut kādi 6 laikam. Tad visi to arī klausās. Ja nodarbojas ar multiraidi, tas nozīmē, ka piegādā datus tikai tiem abonentiem, kas uz to ir parakstījušies, tad izveido īpašu multiraides adresi, un tad viss tīkla plates, tas network interface kārtas, NIC, klausās ne tikai savu vienraides adresi, jeb uniraides adresi, un apraides adresi, broadcast, kur ir visi F burti, bet viņš klausās arī kādu no šīm multiraides adresēm. Un tad kāds no raidītājiem vienkārši sūta uz multiraides adresi, uz grupu G, kur ir kaut kāds ABC, ABC, traļaļā, un visi, kas grib šo multiraides adresi klausīties, viņi saklausa un nodod tālākiem slāņiem šo datu kopiju, lai viņi to izdara. Ir patīkamas lietas tādas, ka tikai paši tie tur tīklam pieslēgtie datori zina, vai viņi tai multiraidei klausās vai neklausās. Tad tas ir ļoti mērogojami, raidītājiem nekas par to nav jāzina, cik daudz ir viņa klausītāji. Un galvenais ierobežojums ir tāds, ka, ja tas Ethernet tīkls sadalās vairākos segmentos, tad ir jāpārsūta, ja grib, lai tas strādātu visās tajās Ethernet tīkla daļās, uz visiem šiem segmentiem tās attiecīgās paketes. Un līdz ar to faktiski to var realizēt tikai vienā Ethernet tīklā, un kaut kādām iekšējā uzņēmuma vajadzībām ar to pilnībā pietiek. Viss sarežģītākā un piņķerīgākā lieta ir nodrošināt multiraidi, izmantojot internetu protokolu. Un kā jau es teicu, principā standarti ir izstrādāti, un kā tāds tas standarts, kā to varētu darīt, ir zināms. Un līdzīgi tāpat kā Ethernet tīklā, tad, lai nodarbotos multiraidi, ir vienraides adrese, kas ir vienas konkrētas IP mītnes adrese, un ir apraide, kur ir atkal visi viennieciņi sarakstīti, ko tur decimālajā kodā iztulko kā 255, 255, 255, 255. Ir īpaši IP adrešu apgabali, kas ir rezervēti multiraidei. 4. protokola versijā multiraides adrese sākās 224 un iet līdz 239, un tālāk visi viennieki, kas decimālā kodā 255, 255, 255, ir apmēram 250 miljonu adrešu. Tad, principā, lielākajām pasaules raida organizācijām ar to pietiek, lai viņas varētu nodarboties ar multiraidi jau tagad.
6. protokola versijā multiraides adreses ir viss, kas sākās ar FF00, kāda ir lokālā tīkla adreses 6. protokolā FE. Un bieži vien tur ir tālāk ir 80, bet varbūt arī cits. Un tāpatās FF00 ir multiraides adreses. Tad līdzīgi kā Ethernetā var izveidot atsevišķu interneta protokola adresi multiraidei, uz kuru var raidīt raidītājs un no kuras var klausīties abonenti. Un 6. protokolam ir labā īpašība tāda, ka šādas multiraides adreses ir apmēram 1036. Un jebkurā saprātīgā periodā tas pietiks. Tur vajag kipersaiti teikt, tur var apstīties, kādas vispār ir tās adreses. Un tad, kad šāda multiraides adrese izveidota, jebkurš var pievienoties, aizsūtot īpašu ziņojumu, un katrs var nosūtīt grupai. Galvenās internet protokola multiraides problēmas ir tādas, kā šo koku veidot. Un mums koka algoritms ir jau zināms, tas ir attāluma vektors, kas veido kaut kādu koku no viena punkta uz otru. Un šo atkal attāluma vektoru var paplašināt ar papildu lietām, kā var izveidot multiraides maršrutēšanas to algoritmu, un tad kā protokols pastāv tāds distance vektoru multicast routing protokolu. Viņš izmanto reversos ceļus, tas nozīmē, ka pa priekšu vienā virzienā uzzina ceļu no abonenta līdz raidītājam, un pēc tam pa šo ceļu atpakaļ raidītājs pārraida datu kopijas atpakaļ uztvērējiem. Un šo koku tad veido 3 soļos. Pa priekšu veids flooding, jeb apludināšanu, vienkārši apziņo visiem visus, lai saprastu, kur kāds abonents atrodas. Pēc tam veids reversā ceļu apraidi, zinām mērā tas ir broadcastings, jo aizsūta visiem par to koku, un pēc tam šo reverso ceļu koku apsēd zarus, neveido datu kopijas tur, kur nav neviena abonenta. Tātad pirmkārt tiek izveidots koks no sūtītāju uz saņēmēju, un pēc tam pa visiem šiem koka ceļiem sūta paketes. Viena no problēmām ir tāda, ka ja sūta pa visiem tā koka ceļiem, ka ja mums ir sazarojums tīklā un pēc tam atkal apvienojums, mēs varam saņemt paketes duplikātus, kas, protams, mums ir lieki. Un tāpēc nodarbojas ar šī koka apciršanu tajās vietās, kuras tīkls sazarojas un atkal apvienojas, izvēlās tikai vienu zaru, lai saņemtu tikai vienu to datu traumas kopiju. Un galvenā problēma, kad tādu koku veido, ir, lai tas nenodarbotos kā apraide, viens sūta visiem, bet tikai izvēlētiem, ir apcirst tos apraides zarus, kurā nav neviena abonenta. Un ar apciršanu nodarbojas ļoti vienkārši. Izmanto to soft state stāvokli, ka apziņo abonenti, kurā vietā viņi grib kaut ko saņemt, un ja šādu ziņojumu kaut kādu noteiktu laiku nesaņem, tad attiecīgais maršrutētājs pieņem, ka tajā apakštīklā kaut kādā zarā nekāda abonentu nav, un viņš tur vairs neraida. Bet, lai atkal zinātu, ka kāds no abonentiem parādījies, atkal pēc kaut kāda ilgāka laika maršrutētāji var pieprasīt šo stāvokli atjaunāt. Un ten tie veidi, kā tos zarus veidot, ir dažādi, bet beig galā tiek iegūts tas, kā tiek iegūts šāds koks, kā viens raidītājs sadala tās datu traumas kopijas, lai saņemtu visi abonenti. Galvenais, kas tādai multiraidei ir ierobežojumi, tas, ka tas ir internet protokola kārtējais tāds paplašinājums, un tāpēc ne visas tīkla iekārtas, ne visi tīkla piegādātāji to piedāvā. Un pati lielākā problēma ir tā, kāpēc to mūsdienās plaši neizmanto, ir tas, ka šāds te multiraides paņēmiens neiet roku rokā kopā ar to ekonomisko modeli, kā interneta piegādātāji saņem naudu no saviem klientiem. Par to mēs jau runājām iepriekšējā lekcijā, ka tas, kā ceļo interneta paketes, ir atkarīgs no biznesa līgumiem un no naudas plūsmas, nevis no tā, kā ir fiziski realizēts tīkls. Un ar šādu multiraidi tieši tās pašas problēmas,
ka tā multiraide nesūta paketes pa tādiem ceļiem un tādā veidā, kā nauda ceļo, un tāpēc daudziem internetu piegādātājiem vienkārši nešķiet izdevīgi ar tādu multiraides nodrošināšanu nodarboties. Un otra lieta ir tāda, ka ar šādu multiraidi var izmantot denial of service attacks, tad kā tas latviski, pakalpojumu atteicis uzbrukumu, ka var sūtīt kaut kādus stulbus datus kādai multiraides grupai, un tad visi tie tur grupas abonenti arī tās muļķības saņems.
Tagad tad otrā daļā par kvalitātes nodrošināšanu. Tas, kas jums jāatcerās, ir pats galvenais, ka internetā pēc tās vadlīnijas un standarta viss, kas tiek nodrošināts, ir, ka mēs centīsimies darīt visu, lai internets strādātu pēc iespējas labāk. Tas ir tas, kas tiek oficiāli piedāvāts. Un tomēr ik pa laikam parādās kaut kāda vajadzība, ka šis best effort paņēmiens modelis nešķiet pietiekami labs, un ik pa laikam tur lien ārā visādi tur dīkst un asni par visādām teorijām un idejām, kā šīs lietas uzlabot. Un lai mēs varētu nodarboties ar labāku pakalpojumu sniegšanu, pirmais, kas mums jādara, tas ir pakašu plānošana. Tad pakašu plānošana ir tāda lieta, ka resursu trūkuma apstākļos, tā, kad senos laikos veikalā bija deficīts, kad visiem nepietiek, tad vienmēr ir jāizdomā pēc kādiem likumiem, pēc kādām kategorijām, kura būs tā labākā tautas daļa, kas dzīvos labāk nekā visa pārējā tautas daļa. Un tāpat arī ir internetā. Resursu tīkla ātrums nekad nav pietiekams, vismaz gala lietotājam. Un, ja grib saņemt servisu virs vidusmēra, tad pirmais, kas jāzina, ir izdomāt, kādā veidā un kam mēs to servisu virs vidusmēra piedāvāsim. Un absolūti elementāra pakešu plānošana, kas notiek mūsdienās, ir tāda: pirmais iekšā, pirmais ārā. Vienkārši paketes tiek ierakstītas buferī, first in, first out, tāda FIFO buferis. Un kuras paketes ir pirmās, tās apstrādā pirmās, kuras ir pēdējās, tās apstrādā pēdējās. Tas ir absolūti vienkārši servisa līmenis, un tā strādā vairums interneta tīkla iekārtu. Galvenā problēma ir tāda, ka ir divi dažādi plūsmas veidi, piemēram, tur kaut kāda videokonference un e-pasts. Tad e-pastu, kā mēs esam to apraduši ar domu, ka e-pasts mums nepienāk momentā, ka tas var kavēties pa dažām minūtēm. Ja mēs būtu veidojuši internetu tā, ka e-pasts vienmēr pienāk momentā, mēs būtu savu biznesu un praksu to balstījuši, ka viņš pienāk momentā, mēs varbūt tā negribētu. Un līdzīgi arī video, ja mēs negribētu sazināties dialogu režīmā, bet tur viens pasaka runu un pēc tam otrs, tad tas ir atkarīgs no mūsu vajadzībām, bet princips tāds, kad ir datu plūsmas, kuras ir jūtīgas pret aizturēm. Piemēram, mēs negribam tur savā viedu tālrunī tur sarunāties, un viņš tur kaut ko tur raustās un kavējās uz laiku. Un ir lietas, kuras var kavēties, bet tad ir jāprot tās paketes šķirot. Un viens no vienkāršākajiem sarežģītajiem veidiem, ja mēs nodarbojamies ar pakešu šķirošanu, ir tāda, kā mēs sadalām stingras prioritātes. Tas ir vienkāršākais veids. Ja kāda no paketēm ir ar augstāku prioritāti, tad viņa vienmēr tiks apstrādāta pirms paketēm, kas ir ar zemāku prioritāti. Tad mēs ieviešam vairākas rindas, un tā, kad mums iet runa par kvalitātes nodrošināšanu, tad vienmēr tas ir saistīts ar resursu nepietiekamību un ar rindām. Tā ir viltīga lieta, kas mums jāatcerās. Nav vērts nodarboties ar īpašu servisu un kvalitātes nodrošināšanu, ja nav rindas. Kādi jums VIP klienti, ja jums arī parastie klienti labi, ja vispār kāds atnāk. Bet ja jums tur ir gara rinda ar parastiem klientiem, tad jūs varat teikt, varu veiku VIP klients, mums aiziet rindai garām. Un tāpat tās ir arī ar internetu. Ja jums paketes rindā nestāv, tad nav vajadzības ieviest VIP klientus pa virsu parastajiem. Bet, ja parādās rindas, tad vienkāršākais veids, kā to darīt, ir tāda, kā tas bija anekdotē par padomju armiju. Tad šeit ir parastie ierindnieki, šeit ir tur tie zemākā ranga oficieri, kas tie tur praparšķiki un tā tālāk, un tad ir vēl atsevišķi rinda par ģenerāļiem. Ģenerāļi vienmēr aiziet pa priekšu visiem, pēc tam iet pa priekšu tur nākamais rangs, pēc tam nākamais rangs. Tad tā ir tāda absolūti stingra hierarhija. Un tas ir pilnīgi skaidrs, ka, ja pavisam kopā uz ēdnīcu visi nevar tikt, tad tie paši zemākā ranga ierindnieki vienmēr būs badā. Tāpēc, ka visas augstākās prioritātes vienmēr ies viņiem garām. Vai arī senos laikos, kad veikalā bija deficīta preces dabūja tikai tie, kas bija virs vidusmēra. Nu, un, protams, varētu būt tā, ka šķiet, ka tas nav īsti godīgs, ka vieni dzīvo pārticībā, jo viņiem nav nekāda trūkuma, bet citi visu laiku dzīvo badā. Un tāpēc cits variants, kā to darīt, ir izsvērtā prioritāte. Kā
katrai no šīm grupām, vai nu cilvēku grupām, vai interneta pakešu grupām, piešķir kaut kādu savu resursu daļu. Vai nu sadala vienlīdzīgā daļā, katram ir 1/4 daļa vai 5 daļa, vai arī nevienlīdzīgās daļās. Kā augstākās prioritātes paketēm tur būs pusi no visas plūsmas, tad 4. daļa būs zilām paketēm kaut kādai zemākai, un 4. daļa zaļām paketēm kaut kādam citam. Un ja parādās rindas un resursi nepietiek, tad vienmēr paketes no tām kopējām rindām ķeksē ārā tā, ka pavisam kopā puse ir augstākai prioritātei, tur balss telefonam vai video telefonam, un pārējām ir savu kaut kāda daļa. Un tad vienkārši iet uz riņķi tas kopējais cikls, kad kuras paketes var sūtīt. Un izsvērtā prioritāte jau ir salīdzinoši godīga, bet tik un tā, ja tās rindas paliek arvien garākas, vai ir kāda citas problēmas, netiek garantēts, ka šādu ciklisku prioritāšu apskatīšanu visi saņem vienlīdzīgu to kvalitātes servisu, tāpēc, ka visiem nav vienādas prasības par to kvalitātes servisu. It kā liekas, ka to esi dabūjis savu godīgo 4. daļu, tev ar to jāpietiek, bet nelaime var būt tāda, ka kādam ar viņu 4. daļu tīri labi pietiek, kādam ar to 4. daļu galīgi nepietiek. Un tad ir vēl advancētāka metode ir norādīt šo minimālo un maksimālo kopējo plūsmas daļu, kas ir nepieciešama kaut kādiem servisiem. Matemātikā mēs tur neiedziļināsimies, bet galvenā ideja ir tāda, ka ja mums šeit ir kaut kāda interneta truba, kurai caurlaidspēja ir 10 vienības, 10 biti sekundē, 10 megabiti sekundē, 10 gigabiti sekundē vienalga. Un viņai tad ir dažādi prioritāšu plūsmas, kur viena grib saņemt 8 vienības, viena 6 vienības, viena 2, cik sanāk kopā? 16, tad ir vairāk nekā pa šo trubu var izvilkt. Tad visiem būs nedaudz nepietiks. Tad tā izsvērtā rinda piemērs ir tāda, kad ar īpašu integeru matemātiku vienkārši paskatās, cik lielu daļu no tā servisa izdalīs katram no šiem. Un aptuveni tad sanāk tā, ka tam, kas gribēja 8 vienības, tam ir 4 vienības, tam, kas gribēja 6 vienības, arī 4 vienības, tam, kas gribēja 2 vienības, tam tāpat ir palikušas 2 vienības. Tad tā interesantā lieta ir tāda, kad uzdod šādu diapazonu, ka no vienas puses it kā kādai plūsmai nav augstas prasības pret to kopējo caurlaidspēju, bet viņas toties nevar tik daudz samazināt. Un tā tiek izsvērts tas, cik lielu daļu no sākotnējām prasībām kuram iedos. Un tam, kuram jau sākotnējās prasības bija nelielas, bet tā tolerance pret samazināšanu ir mazāka, tam arī samazina mazāk. Un tad ir vēl tādi visādi citādi papildu. Ir tāds fair queuing, jeb godīgā vai taisnīgā rinda, kas pēc šī minimālā, maksimālā algoritma aprēķina, cik lielu daļu no tā visa tam taisīt. Un galvenais tātad šo visu algoritmu jēga ir tāda, ka, ja kādam resursi pavisam kopā nepietiek, no vienas puses, lai visi daudzums taisnīgi šo caurlaidspējas daļu iegūtu, tas ir viens, un no otras puses, lai tam, kas ir dabūjis salīdzinoši nelielu to caurlaidspējas daļu, lai viņam nav jāstāv ilgi rindā. Jo viena lieta ir tas, kad jūsu prasības pret kopējo to datu apmaiņas ātrumu nav liela, bet otra lieta, jūs arī gribat, lai tā nelielā datu plūsma iet bez aizturēm. Un tātad tas nozīmē, ka jums, lai arī reti, bet pietiekam regulāros intervālos tās datu plūsmas paketes tajā kopējā pakešu plūsmā ir jāiekļauj. Tad tā ir galvenā šo teoriju un algoritmu piņķerēšanās, lai saprātīgā līmenī nebūtu tā, ka kādam jāstāv rindā bezgalīgi, un lai saprātīgā līmenī, ja visiem nepietiek, visiem apcirst kaut kādu daļu. Un tad tā taisnīgā rinda, fair queue, viens no labākiem algoritmiem, viņš tur nodrošina pietiekami labu veidu, kā tās rindas apstrādāt. Un tad, kad mums ir saprasts, kā mēs varam strādāt ar rindām, ir servisa kvalitāte. Tad, ja mums kaut kur veidojās rindas, tad mēs varam nodrošināt, kad ir kaut kādi līdzvērtīgāki pilsoņi, līdzvērtīgākas internetu paketes, kas dabūna šajā rindu sistēmā izdevīgāku pozīciju nekā pārējās. Un, ja mēs protam veikt pakešu rindu apstrādi, tad kā mēs varam kaut kādu servisu uzlabot?
Tad standarta servis, kas ir internetā, ir best effort. Darīsim, ko varēsim, kā būs, tā būs. Tas, ko var darīt savādāk, ir tāda lieta, ka jau 4. interneta protokola versijā, mēs to neskatījāmies interneta paketes iesākumā, ir tāds karodziņš, kas saucās different service, tad savādāks servis. Un ar šo savādākā servisa iezīmi var dot maršrutētājam ziņu, darīt ar šo paketu kaut kādu savādāku. Un standarta prasības ir tādas, ka vienas lietotnes var prasīt, lai tā tīkla plūsma ir maksimāli interaktīva, tad, lai viņā nav aizturas pārāk liels, lai paketes nestāv rindā, lai cik jau tīklā maksimāli ātri no punkta A uz punktu B tā pakete var nonākt, lai viņi nonāk. Savukārt citas lietotnes ir tādas, kur ir angļu valodā tas saucamais bulk transfer, kur ir milzīgi liela datu pārēja. Piemēram, mēs ISO failu gribam lejuplādēt no interneta. Mums ir galvenais, lai tas 700 megabaiti, sakarīgā veidā atnākt pēc iespējas ātrāk pie mums. Mums tā sākotnējā nobīde, vai tur ir sekunde vai 5, neinteresē. Mums interesē, lai tie 700 megabaiti, tā kā sāk nākt, atnāk pēc iespējas ātrāk. Otra lieta tad ir tāda, kādi mums ir apmaksas nosacījumi. Jo bieži vien šāda papildu kaut kāds servisi ar papildu samaksu. Un tad tas, ko var labāk piegādāt, ja mēs, protams, paketes rindās šķirot, ir tāda, ka mēs garantējam mazāk nomestu pakešu. Protams, mēs nevaram garantēt, ka paketes principā netiks pazaudētas. Jo, principā mēs to garantēt nevaram. Mēs varam teikt, ka tur ir garantija 9,999, bet, protams, ne vairāk. Otrs, mēs varam garantēt mazāk aizturi, tad tās paketes nestāv rindā. Un reālā laika sistēmām svarīgi, mēs varam garantēt mazāku trīci. Tādu terminu jitter zinat. Jitter ir raustīšanās, ka, piemēram, kādreiz skaņa var kustēties ātrāk, kādreiz lēnāk. Kādreiz interneta paketes var nākt ātrāk, kādreiz lēnāk. Daudzām sistēmām svarīgi, lai tā plūsma būtu vienmērīga. Un lai nebūtu tāda raustīšanās. Ja aizkavējās pat tur 50 milisekundēm, tad lai aizkavējās visas apmēram tā. Nevis kādas atnāk ātrāk, kādas lēnāk. Un tad šķiro tās paketes, kuram nepieciešams labāks servis, ir skatīties bitus paketes iesākumā, tos karodziņus, vai arī skatīties arī kaut kādus konkrētus datus. Tad šis diffserv principā pastāv, tikai viņu plaši nelieto. Un tāda diffserv arhitektūra ir tāda, ka ja mums ir kaut kādi interneta piegādātāji tiem saviem domēniem, sistēmām, viņiem ir kaut kādi maršrutētāji uz tā tīkla robežas un ir kaut kādi kodola maršrutētāji. Tad kaut kādai datu plūsmai var pateikt, ka šī ieejošā plūsma ir īpaša, ielikt viņai to diffserv karodziņu un tad pa to savu datu tīklu viņu pārraidīt ar savādākiem nosacījumiem. Un to konkrēto plūsmu, kā skatīties, kā viņu nodrošināt, ja mums vajadzīgs kaut kāds plūsmas ātrums, ir norādīt maksimālo ātrumu, vidējo, vai arī norādīt vidējo ātrumu un teikt, cik viņi ir raustīgi. Jo, ja mēs skatāmies kaut ko internetā, tad viena no problēmām ir tāda, ka skatoties dažādas lapas internetā, mums plūsma ļoti nevienmērīga. Mēs vienu brīdi nedaram neko, vienu brīdi mums vajag ļoti daudz. Un tad ir tāds standarta paņēmiens, ka izmanto buferēšanu, ir tādas datu spaiņas, kuras var piepildīt ar datiem, un tad strauji visu spaini kaut kur izgāzt. Un atkal piepildam to spaini un strauji izgāžam. Tad vidējais plūsmas ātrums mums ir neliels, bet tad, kad mums tas spainis ir pilns, mums vajag kaut ko savākt, milzīgi daudz bildīšu no lapas, tad mēs visu spaini to arī ļoti strauji pārvietojam. Un tas ir tad viens no labākiem veidiem, kā to darīt, ka pārvietot tos datus nevis pa maziem gabaliņiem, bet savākt pilnu spainīti, un tad to spainīti arī pārvietot. Vēl viens, kā uzlabot šo tīklu trafiku, resursu rezervēšanas protokols. Tas ir zināmā mērā atgriešanās pie telefonijas pirmsākumiem. Ja mēs gribam garantēt datu pārraidi no punkta A uz punktu B, mēs izveidojam virtuālu līniju, tā kā telefonu līniju. Savā starpā sazinās maršrutētāji, un viņi saka, man vajag no viena punktu uz otru punktu 5 megabit sekundē līniju. Tad viņi savā starpā sazinās, un ja tāda līnija ir pieejama, ja paliek pāri 5 megabit sekundē kaut kur, tad šādu līniju izveido. Un tas RSVP protokols ir viens no izplatītākajiem protokoliem, kā šādas līnijas realizēt. Un
Protams, ja kaut kur tie 5 megabiti sekundē nav pieejami, tad pasaka nē. Un plosmas uzvedību var nodrošināt ar īpašu politiku. Mēs šķirojam, tā teikt, augstākas klases un zemākas klases pārstāvjos, varam veidot packet shaping, ja plosmu veidot, un varam vienkārši iezīmēt kaut kādus pārpalikušos datus un pārraidīt ar zemāku prioritāti. Ja mēs salīdzinām tātad tos visus servisus, kāds ir tas labākais iespējamais diffserv un intserv, tad diffserv principā mūsdienās tiek izmantots, bet viena tīkla piegādātāja ietvaros, un intserv savukārt principā ir iespējams, bet praktiski neizmanto, jo internetu piegādātāji par to savstarpēji nevienojās. Galvenais ir tas, ka tas quality of service, ja kvalitātes nodrošināšana, ir diezgan politiski jūtīgs jautājums, jo kvalitātes servis var izmantot ļaunprātīgos nolūkos. Ja jūs painteresēsieties internetā, ierakstiet network neutrality vārdus, tad jūs redzēsiet, ka tur ir milzīgi garas cīņas par to, ka principā šādi servisi ir tikai priekš tam, lai internetu sačakarētu, jo, ja mums tā kvalitātes nodrošināšana tiek veidots tā, kad ja mums trūkst, tad mēs varam ieviest augstākas klases pārstāvis kaut kādas paketes. Bet tad vajag cīnīties par to, lai trūkuma nebūtu, un nevajadzēs ieviest tur pirmās šķiras un otrās šķiras paketes un cilvēkus. Un tad vairums ir ceļš tīklu lietotāju, uzskata, ka vienkārši tīkls jātaisa pēc iespējas ātrāks un pārpalicīgāks, lai visiem pietiek, un tad nekādu īpašo apstrādi nevajadzēs. Un tāpēc par šo tīklu neutralitāti diezgan daudz cīnās un uzskata, ka principā šādas tīklu kvalitātes nodrošināšana, kas patiesībā ir vienkārši sadalīšana kategorijās, jo nevar nodrošināt augstāku kvalitāti, kā nodrošina tas fiziskais tīkls, ir diezgan nevajadzīgs. Un principā, ja mēs raugamies uz to, ko mēs šodien apskatījām, multiraidi un kvalitātes nodrošināšanas dažādiem veidiem, diffserv, tas protokols, kas praktiski izmantojams, un intserv, kas ir internetā starp vairākiem piegādātājiem, principā šie algoritmi ir zināmi, bet viņi praktiski netiek lielākoties izmantoti. Tomēr, kā tāds tīkla bubulis, viņi ir visu laiku, viņi ir apmēram tā kā bumba ar laika degli, jo galvenā nelaime ir tāda, ka gandrīz visos tīkla maršrutētājos tādi servisi kā multicast, rindu apstrāde, resursu rezervēšana un atšķirīgi servisi praktiski visos jaudīgos tīkla maršrutētājos ir. Un ja tikai kāds internetu piegādātājs grib viņus īsti izmantot, tad viņš to tīklu var čakarēt tā, kā viņam ienāk prātā. Un tā tīkla cīņa starp tiem, kas uzskata, ka tīklam jābūt stulbam un neitrālam, un tiem, kas uzskata, ka jābūt tīklam ar dažādajiem līmeņa servisiem, pagaidām spēkošanās notiek, un skaidra uzvara nav nevienā, ne otrā pusē. Es kā anarhists ceru, ka, protams, tāda īpaša tīkla kvalitātes nodrošināšana veidot netiks, tāpēc, ka tīklam ir jābūt vienlīdzīgam, jo internets šobrīd tāds, kāds viņš ir taisn, tāpēc, ka tur nav nekādas īpašas kvalitātes nodrošināšanas un šķirošanas augstākās un zemākās kārtās un klasēs.